Marta sākumā Rīgā un Lielvārdē notika karavīra zvērsta došanas ceremonijas. Zvērstu deva Valsts aizsardzības dienesta karavīri, kuri dienštāba bataljonā un gaisa spēkos. Nacionālajie bruņotie spēki ir uzsākuši pretmobilitātes šķēršļu izvietošanu uz Latvijas austrumu pierobežā atsavinātajām nekustamo īpašumu teritorijām. Šomēnes norisinājās tuvā gaisa atbalsta kontroles vienības mācības Furious Wolf. To laikā tika stiprināta koordinācija starp karavīriem uz zemes un militāro aviāciju, lai trenētu atbalstu vienībām operācijās gan pilsētvidē, gan ārpus tās. Marta otrajā pusē norisinājās mācības Solar Eclipse, lai pilnveidot artilērijas un prettanku vienību prasmes. Vienlaikus tika trenēta vienību apgādes un loģistikas nodrošināšana dažādos apstākļos. NATO daudznacionālā brigāde Latvijā sekmīgi īstenoja starptautiskas gaisa desanta mācības pērkons, kuru laikā tika pilnveidota brigādes spēja ātri pārvietot spēkus uzdevumu izpildei.